Mēs esam TD studentes, un šis ir mūsu pētījums par labās prakses piemēriem, integrējot izglītojošos robotus mācību procesā. Kursa sākumā iepazinām teorētiskos pamatus par tehnoloģiju lomu izglītībā, mācību procesa paplašināšanu un praktiskajām iespējām. Šajā video aplūkosim robotikas integrēšanu Latvijā un pasaulē, analizēsim būtiskākos faktus, jaunākās tendences un īpaši pievērsīsimies vienam konkrētam izglītojošajam robotam – Ozobot. Pētījuma mērķis – parādīt, kā robotika var bagātināt mācību procesu, attīstīt skolēnu radošumu, loģisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes. Robotika mūsdienu izglītībā kļūst arvien svarīgāka. Tā vairs nav tikai tehnoloģiju mācību sastāvdaļa, bet gan mācību procesa bagātināšanas metode, kas palīdz attīstīt kritisko domāšanu, radošumu, sadarbības prasmes un loģisko domāšanu. Pētījumi starptautiskā līmenī, tā skaitā EdTech Review un International Journal of STEM Education publikācijas, rāda, ka robotu izmantošana mācībās palielina skolēnu motivāciju, iesaisti un sasniegumus. Īpaši nozīmīgi ir tas, ka robotika palīdz skolēniem izprast algoritmus, problēmu risināšanu un eksperimentēšanu. Tas viss notiek rotaļīgā, pieejamā un praktiskā veidā. Robotika ir lielisks rīks gan STEM jomā, gan citos mācību priekšmetos, un arvien biežāk tā tiek integrēta arī valodu, sociālo zinību un mākslas mācību procesā. Latvijā robotika pēdējos gados ir kļuvusi par nozīmīgu mācību procesa daļu. To ietekmējusi gan kompetenču pieejas ieviešana, gan dažādi izglītības projekti, kas skolas nodrošina ar digitālajiem mācību līdzekļiem. Roboti palīdz skolotājiem izveidot stundas, kurās teorija tiek praktiski lietota, un skolēni var redzēt savas programmēšanas darbības rezultātu reālā laikā. Ir vairākas Latvijas skolas, kur robotika pilnvērtīgi integrēta dažādos mācību priekšmetos. Piemēram, Ķekavas vidusskolā Ozobot tiek izmantots gan matemātikā, gan valodās, ļaujot skolēniem veidot stāstus līdz ar robota kustību. Ventspils digitālajā centrā Ozobot tiek izmantots bērnu programmēšanas pamatu apguvēji jau no 6 gadu vecuma. Arī Rīgas Valdorfa skolā ar Ozobot palīdzību skolēni rada vizuālas kartes un stāstus literatūras stundās. Kopumā Latvijā robotika tiek uzskatīta par efektīvu mācību pieeju, kas palīdz sasniegt kompetenču pieejas mērķus, īpaši attīstīt skolēnu domāšanu, sadarbību un pašvadītu mācīšanos. Pasaulē robotika izglītībā ieņem ļoti plašu vietu. Somijā robotika ir iekļauta mācību saturā jau no 1. klases. Ozobot un Bībot tiek izmantoti kā pamata rīki secīguma un algoritmu mācīšanai. ASV Ozobot plaši izmanto Color Coding Literacy programmās, kur skolēni rada stāstus, kuros robots pārvietojas pa sižeta līniju. Lielbritānijā robotika ir daļa no valsts mācību satura un tiek integrēta matemātikā, programmēšanā un valodās. Japānā robotika tiek izmantota sociālo zinību projektos. Piemēram, skolēni veido pilsētu kartes un programmē robotu pārvietoties starp svarīgām vietām. Šie piemēri parāda, ka robotika nav tikai tehnoloģiju apguve. Tā ir radoša metode, kas palīdz sasniegt mācību mērķus dažādos priekšmetos. Tagad pievērsīšos robotam, kas ir šī video centrā – Ozobot. Ozobot ir mazs apaļš robots, kuru var programmēt 2 veidos. Ar krāsu kodiem, izmantojot flomasterus, lai uzzīmētu līnijas un komandas. Šī metode ir lieliska sākumskolai un ļauj strādāt bez ekrāniem. Ar Ozobot Blockly, kas ir vizuālās programmēšanas vide līdzīga Scratch. Šī kombinācija padara Ozobot ļoti pieejamu skolēniem ar dažādu pieredzi. Mazākie bērni izmanto krāsu kodus, bet vecākie pārslēdzas uz vizuālo programmēšanu. Ozobot ir piemērots matemātikai, dabas zinībām, valodām, mākslai un arī starppriekšmetu projektos, un tam ir pieejama liela starptautiska materiāla bibliotēka ar gatavām stundām.
Šajā sadaļā aplūkosim vairākus labās prakses piemērus, kuros Ozobot tiek integrēts dažādos mācību priekšmetos. Robotu iespējams pielāgot gan matemātikai un valodām, gan dabas zinībām, vēsturei, ģeogrāfijai, mākslai un pat mūzikai. Apskatīsim, kā tas izskatās praksē. Matemātika un ģeometrija. Matemātikā Ozobot ir lielisks rīks, lai skolāņi praktiski pētītu leņķus, distances un ģeometriskās formas. Skolēni programmē robotu tā, lai tas izveidotu precīzas figūras – trīsstūrus, kvadrātus, daudzstūrus un sarežģītākas formas. Šajā procesā viņi aprēķina nepieciešamos leņķus un kustības garumu, kas robotam jāveic. Tādējādi skolēni iegūst praktisku pieredzi leņķu mērīšanā, izpratni par perimetru un laukumu, kā arī labāk saprot simetriju un dažādas ģeometriskās transformācijas. Valodas un literatūra. Valodu mācību priekšmetos Ozobot palīdz attīstīt radošumu, stāstījumu struktūru un valodas prasmes. Stāstu veidošana. Skolēni izveido stāsta karti, pa kuru robots pārvietojas, attēlojot notikumu gaitu un varoņu piedzīvojumus. Šī vizuālā kustība palīdz bērniem saprast sižeta secību un loģiku. Rakstīšanas prasmes. Skolēni veido naratīvus par Ozobot ceļojumu, tādējādi attīstot aprakstošo rakstīšanu, valodas bagātību un saistītu tekstu veidošanas prasmes. Mutvārda prasmes. Prezentējot savus projektus un stāsta kartes, skolēni mācās argumentēt, pamatot un strukturēti izklāstīt savas idejas. Dabazinības. Dabazinības stundās Ozobot palīdz skolēniem vizualizēt sarežģītus procesus un sistēmas. Ekosistēmās skolēni veido barības ķēžu kartes, pa kurām robots pārvietojas, demonstrējot enerģijas plūsmu no viena organisma uz citu. Cilvēki bieži vien šo procesu izprot abstrakti, bet robota kustība padara to skaidru un redzamu. Ķermeņa sistēmās Ozobot tiek izmantots, lai parādītu, kā darbojas asinsrites vai gremošanas sistēma. Robots ceļo pa skolēnu izveidotām ķermeņa schēmām, palīdzot vizualizēt orgānu darbību un savstarpējās saites. Planētu sistēmā skolēni programmē robotu pārvietoties starp planētām, apgūstot Saules sistēmas uzbūvi un attālumu starp planētām. Vēsture un ģeogrāfija. Arī sociālajās zinātnēs Ozobot sniedz daudz iespēju. Latvijas vēsturē robots pārvietojas pa skolēnu izveidotām vēsturisko notikumu kartēm, izgaismojot chronoloģiju un palīdzot labāk saprast notikumu secību. Pilsētu plānošanā skolēni rada ideālas pilsētas modeli un maršrutus, pa kuriem robots pārvietojas. Tas ļauj domāt par transportu, infrastruktūru un loģistiku. Pasaules ģeogrāfijā Ozobot pārvar dažādas valstis pasaules kartē, ļaujot skolēniem iepazīt kultūras, tradīcijas un globālo dažādību. Ozobot izmantošana rada vairākas priekšrocības. Tas palīdz attīstīt algoritmisko domāšanu un secīgumu. Tā ir pievilcīga un motivējoša mācību metode. To var izmantot dažādos mācību priekšmetos. Tas atbalsta diferencēšanu gan iesācējiem, gan pieredzējušiem skolēniem. Pieejami daudzi bezmaksas resursi skolotājiem visā pasaulē. Protams, ir arī izaicinājumi. Skolotājiem nepieciešams laiks un apmācība, lai justos droši strādājot ar robotiku. Ne visām skolām ir pieejamas pietiekamas ierīces vai finansējums. Kvalitatīva starppriekšmetu uzdevumu izstrāde var būt laikietilpīga. Tomēr šos izaicinājumus var pārvarēt ar labu plānošanu, koplietojamiem resursiem un sadarbību starp skolām un skolotājiem. Noslēgumā šī analīze parāda, ka robotika, tā skaitā Ozobot, ir spēcīgs un daudzpusīgs mācību rīks, kas uzlabo skolēnu domāšanu, radošumu un iesaisti. Gan Latvija, gan pasaules prakse apliecina, ka robotika var būtiskā bagātināt mācību procesu un palīdzēt sasniegt kompetenču pieejas mērķus.
Ozobot ir labs piemērs robotam, kuru var izmantot gan vienkāršās, gan sarežģītās aktivitātēs, dažādos mācību priekšmetos un visās vecumposmu grupās. Tā lietošana attīsta gan loģiku un algoritmiku, gan radošumu, sadarbību un kritisko domāšanu. Paldies, ka noskatījāties mūsu video!